Atsaucīgo māmiņu fórums. Atkal. Kādēļ? Jo acīm redzams, viņas nav spējīgas mācīties no citu kļūdām, kā piemēram pirmajā eksemplārā. Vai laulībā vīrs savai sievai var aizliegt darīt to, kas dara viņai laimīgu? Sāksim pamatlietām. Definēsim, ko darīt laimīgi ir. Jo, ja tev būt laimīgai, nozīmē iziet pastaigā, palasīt grāmatu, patamborēt kaut ko, un viņš jau to aizliedz, jā, tas būs sots pa tālu. Bet, ja tev darīt laimīgi nozīmē aiziet uz vīra korporatīvu tādā īsā miņukā, ka tev arī jau spiež sārā vīra priekšā, jā, mazliet būs sots pa tālu, es piekritīšu šim vīrietim. Bet otrkārt, kādēļ jūs turpināt izvēlēties vīriešu, ar kuriem jūs nesaskat? Ja viņš aizliedz jebkādā veidā kaut ko darīt, ko tu vēlies darīt, kādēļ tu viņu apprecēji un nemēģinies stāstīt, ka sarkanie karogi nebija pirms tam? Bija, tu vienkārši izvēlējies viņus ignorēt. Tādēļ, beidzot izvēlēties žekus, kurus jums nesaskan. Tad mans uzskatu visu. Bet tālāk. Sveikas! Ar puisi dzīvoju kopā tikai 2 mēnešus. Vakar man bija slikta sajūta un ielīdu viņa telefonā. Pirmā kļūda uzreiz pati vainīga, principā. Redzēju, ka viņš šitām meitenēm raksta, grib satikties, samīļot, kas viņām patīk. Tagad jūtos ļoti sāpināti un apjukus, tad pašā laikā ikdienā es ļoti cenšos attiecībās, gatavoju ēst, kārtoju māju, palīdzu viņam, blablabla, nezinu, ko darīt tālāk un kā šo visu rēģēt. Priecājos, ka tas notika pirmajos 2 mēnešos, jo 2 gadu laikā tur būtu 3 mīļākās un 2 ārlaulības bērni. Tā kā priecājos, ka tev intuīcija nostrādāja ātri. Pieņem to zīmi, dodies prom, tur labāk nepaliks. As simple as it gets. Bet tālāk, kādos saitos var iepazīties ar ārzemniekiem? Labāk bezmaksas, mūsu vīrieši ir labi, tikai tāda skurpulozi, pretīgi. Es ieteiktu Grinderi. Nezinu, vai tu atradīsi savā tipā, bet viņiem viennozīmīgi piķis vairāk nekā džekiem, kuri Tinderī. Nenorunāju no personīgas pieredzes, cik esmu dzirdējis. Bet finālā. Šīs mazliet ārpus māmiņu temata, bet ļoti interesants temats līdz pēdējiem teikumam. Jo, labdien, meitenes, tāds jautājums. Man ir viena paziņa, viņai 3 bērni un vīrs. Kad nebija naudas, viņa iesniedza savu vīru uz uzturlīdzekļiem. Viņš to zināja. Tas bija viņu plāns, lai dabūtu vismaz kaut kādu naudu. Pagāja laiks, nauda it kā plus mīnus ir, vīrs strādā. Bet viņa turpina saņemt naudu no tā uzturfonda. Un finālā mans mīļākais jautājums. Kā jūs domājat, vai vajadzētu ziņot par krāpšanu UGF-ā? Ir tās fantastisks teiciens. Kādēļ tev vajag iedaitniekus, ja tev ir šādi draugi? Ja tu to zini, un tev to uzticēji, un viņi to turpina darīt, aizveries. Tu neko nezini, tev neviens neko neteica. Tā ir viņu problēma, un ja pēc laika viņiem uzpeldies kaut kādas iestādes, kas to pārbaudīs, tā ir viņu atbildība. Nelien, kur nevajag, jo savādāk var nākt gadījums, ka vienu dienu iesap stūri un kāds ar beisboliem tev pa ceļiem trāpīs. Tādēļ aizveries, ņem to noslēpumu pie sevis un nerakst to atsaucīgo māmiņu formā.